Politika attiecībā pret Ukrainu ir prognozējama un man saprotama, kamēr Trumpa politika nevienā jautājumā nav īpaši prognozējama. Kurš ASV prezidenta kandidāts būtu labāks Latvijai un kurš, tavuprāt, uzvarēs? Ir reti nācies redzēt tik līdzīgu socioloģiju. Es tur burtiski tajos, ko sauc par izšķirtiem pamatkaujas, pamatcīņas štatiem vai kur izšķirās cīņā. Burtiski procentu robežās, 2%, 1,5% robežās. Viss tur ir socioloģiskas kļūdas ietvaros un tā tālāk. No socioloģijas, pateikt, kurš uzvarēs, vienkārši nav šobrīd iespējams. Tā socioloģija ir reāli 50 pret 50. Un nacionālā mērogā, varbūt, arī tas pats, arī viss tur kļūdas ietvaros. Un ir 50-50, bet Amerikas vēlēšana sistēma vēl ir tāda, ka, principā tā kopējais balsu skaits nav izšķirošs. Izšķirošs ir, tas sadalījums pa štatiem. Līdz ar to šodien pateikt, kaut kādus atrast datus, kas ļautu prognozēt, kurš uzvarēs, vienkārši nav iespējams. Kad tas attiecās uz socioloģiju, kas attiecās uz prognožu tirgiem un bukmēkeriem un visu kaut ko tādu, tad tie prognozē Trumpa uzvaru. Bet es tur šoreiz tam tā neuzticētos īpaši. Man šķiet, vai ir aizdomas, ka tur ir nedaudz Trumpa piestrādājuši Trumpa aktīvisti, atbalstītāji, un ka tas var būt manipulēts tirgus. Bet, labi, paskatīsimies, interesanti. Jebkurā gadījumā, tātad prognožu tirgi prognozē Trumpa uzvaru. Tāda ir situācija. Es ceru, ka uzvarēs Harisa. Iemesls, kāpēc es ceru, ka uzvarēs Harisa, ir tas, ka man ir, viņas politika attiecībā pret Ukrainu ir prognozējama un man saprotama, kamēr Trumpa politika nevienā jautājumā nav īpaši prognozējama. Un tas rada neprognozējamība tik svarīgos jautājumos, rada kaut kādu stresu un nedrošību. Tāpēc es personīgi, tas, ko Harisa, tas, kas ir viņas pieeja, tas, ko viņa ir teikusi, tas, kas ir Baidena administrācijas politika, tas viss man liekas labāk Ukrainai nekā tas, ko mēs varētu sagaidīt no Trumpa. Labāk Ukrainai nozīmē labāk mums. Attiecīgi, es jūtu līdzi Harisai, bet kāds būs iznākums, to tad mēs drīz redzēsim.